litru dīzeli, 2 turbīnas, 286 zirgi. Nu, jutāt jau. Jā, tas ir tieši tikpat zirgu, cik 4x4 dzinējā, piemēram, man 740. Jā. Vakar skrējāmies ar X5 4x4, šitas viņu ielika. Nu, tur ir 580 Nm, tas ir 2 reiz vairāk nekā benzīnieku motoram. No iekšpus viņš ir tukšs, vispār pliks, aplasīts, viss. Tur ir galvenais akcents uz to, ka tas ir ar tām 2 turbīnām tas dzinējs un ka viņam ir tāds griezes moments un tie zirgi. Vidējais degvielas patēriņš tur ir, kur redzams, kaut kāds 12 laikam tur bija, jā. Tas ir pie visiem testēšanām, pie ārprātīgajām. 120 nejaukt nemaz klāt. Es varu te džipā sēdēt nejaukt. Principā skaitās pastāvīgā pilnpiedziņa, bet pagaidām tu brauc ar pakaļējiem riteņiem. Priekša pati pieslēdzas tad, kad izspulē pakaļē. Viņam vēl tā pagrieziena, tā ir pretislīdēšanas sistēma, kur iekšējā pagrieziena riteņa ātrumu samazina. Viņam līdz sadegam viņam ir 6,3 laikam sekundes. Vienkārši šeit nav tā jūtams tas ātrums. Kāpēc mēs vakar arī sākām skrieties ar to X5? Ka liekas, ka... Jā, vecis paņēma pabraukāt, vai ne? Viņš saka, es taču savu X5 ielikšu vienā setā. Galīgi nekādu uzrāvienu nav. Nu, mēs pamēģinājām. Viņš 5 reizes zaudē. Vienkārši sajūtas nav. Sajūtas kādas savādā. Ne tur trokšņa savādā, nekā. Uz pabraukāt.